Šo tēmu izvēlējos, jo tad, kad man bija 20, 30 gadi, tad tas bija vecums, kad bija jādomā, kā nepalikt stāvoklī. Piekritīsiet tam, kam ir jau pār 40 un 50 sievietes. Vai ne? Un tagad, diemžēl, ir tas laiks, kad tieši šī vecuma meitenes saskarās ar to, ka nevar palikt stāvoklī. Un pie manis vēršās šie pāri, un tāpēc es nolēmu iedziļināties šajā tēmā, jo es domāju, kas notiek? Kas notiek, kad jauns cilvēks, jauna sieviete, kurai ir tāds vecums, kad auglība ir vislielākā, nespēja palikt, nespēja kļūt par māmiņu. Tāpēc šobrīd es aicināšu katru, kuram ir viņu apkārtējā lokā jaunas meitenes, kuriem ir zināmi cilvēki, kuriem ir šāda problēma. Esiet viņiem tuvumā, un to, ko jūs šodien dzirdēsiet, jūs sapratīsiet, ka veselības koncepcija ir tā, ka šiem cilvēkiem var palīdzēt.